Mani sauc Māris Vizulis, es esmu certificēts kočs, nesen kļuvu par tādu, un es runāju vairāk par veselības un motivācijas jautājumiem, jo tas saistās tieši ar man izvieto pieredzi saistībā ar to. Un vispār sākumā, kas ir veselība? Veselība principā ir pats būtiskākais, kas mums ir dots, un kamēr viņa mums ir, mēs visbiežāk viņu vispār nejūtam, mēs par viņu nedomājam, arī man tā bija. Jā, tā ir, un es to droši apgalvoju šobrīd, un tad, kad mums veselība un viss ir kārtībā, mēs to nejūtam, un tad, kad tā sāk brukt, tad mēs sākam par to domāt, un skriet par apkārt, un mēģināt to atbūt. Un tas ir tāpat kā ķermenī mums visu orgāni darbojas paši par sevi, sirds, miere, aknas, viss darbojas, mēs to nejūtam, mums vienkārši tas automātiski viss strādā. Tas nebija tikai uzturs, tā bija visa arī higiēna un tā tālāk, tas viss bija organisms, jo kā man teica, man viens draugs, kurš arī atvesaļojas no smagas slimības, tad šampūnam ir jābūt tādam, lai mēs viņu iedzerot, mums nekas traks nenotiek, jo principā ķermenim ir vienalga, vai mēs to liekam sev virsū, vai mēs to apēdam, jo viss tāpat nonāk mūsu asinsritē. Pirmais, tas ir pilnīga atbildības uzņemšanās par savu veselību, par savu ķermeni, ko es arī darīju. Tad otrais ir visu laiku būt procesā un meklējumos, jo sākumā es vispār nezināju, kas man ir jādara, bet es vienkārši meklēju, mēģināju kaut vai 5 lietas, iespējams viena no tām 5 derēs, un es pavirzīšos priekšu. Un trešā lieta ir nekad nepadoties, jo šobrīd es beidzot esmu sapratis, kas es esmu, kā darbojas mans ķermenis, kas manam ķermenim ir nepieciešams, lai viņš būtu laimīgs un vesels. Paldies jums par uzmanību un esiet veseli! Redz, kā ir cilvēkiem, citreiz vajag rītīgi zemu būt, lai tiktu augšā.